ir fantastiskas. Viņām nav ne traucējumi, arī zona visur ķer. Nu jā, daudz labāks nekā tās vecās tomātu buņas parastās. Un liels paldies tev par jauno stāstu grāmatu. Tagad ir nedaudz biezāk, kā es biju iedomājies, bet nu, liels paldies. Labi, tad līdz vēlākam. Cik bieza grāmata. Nes, kas tur varētu būt rakstīts iekšā. Te ir vairāk stāstu. Stāsts par spokiem, brāļa draugi, sejas grāmata, bildē savu ēdienu. Mirkļi, birkļi. Ko? Kas tas par stāstu? Nes, kas tur varētu būt? Kāds briesmonis ar lieliem nagiem un ragiem? Vai varbūt kāds pūķis, kas spļauj uguni? Vai varbūt maza feja? Nē, diez vai. Nu, šis būs īstais stāsts. Reiz sensenos laikos, kad akmens bija ciets un zāle vēl stiprāka, blakus laulu labirintam mitinājās ģimene, gori savu. Ģimene bija mazliet neparasta un mežonīga. Ģimenes tēvs Sori, kura vārds bija likums un kam patika rūkt. Un māte Asni, kam patika komandēt un kasīties. Un ģimenes mīlulīte Bebe, kam seja mīlīgi un smaids jauks, bet zobi asi. Un dēls Puks, kas mazliet lempīgs un neveikls. Meita pēc skatu varētu būt atcitusies mātē, bet dēls visticamāk par kādu cietāku akmeni. Jā. Šī bija tā taka, pa kuru mēs pirms tam gājām, jo lūk, tas apaļais krūms, es viņu joprojām atceros. Kad tu vienreiz atzīsi, ka mēs esam nomaldījušies? Reki, tu šeit jau bijām, lūk, Ievas kociņš. Tu, protams, piecās piedēs nomaldījies. Būtu tu paļāties uz kartas jauno papildu funkciju, mēs jau sen būtu mājās. Man nav vajadzīgs, man kāds kaut ko saka priekšā. Esmu ģimenes galva. Mans vārds ir jūsu līdzi. Kāds tas likums tev parādīt, ka tu mīļi, ja? Tēvs un jaunās tehnoloģijas ir vienkārši nesavienojamas lietas. Tas ir tāpat kā māmutam iemācīt diktot. Nu, vajadzēja taču... Nē, es atveikšu. Es teicu, ka es rīt priedēm pagriezties pa kreisi. Es teicu pa kreisi. Galīgi atpratēs, mani mēs varēja spēlēties pa galvīnu. Māt? Tā tu? Babene! Tā tu? Kur tu esi? Tu man kaut ko atnesi? Kur viņi ir? Kur? Mana ģimene apgriez taču otrādā. Sievas māca dišanu. Tas jau viens tik trūku jau cik. Nu labi, ja tā sievas māca bļaustās, tad iesim tālāk. Jā, es tā bļaustos! Un tā ģimene turpināja savu ceļu. Viņi gāja, līdz nonāca. Stop! Sasting! Es teicu, neizpusvēties nevienā. Bebe, beidz tīķināt! Te kāds ir bijis. Nesmažo vairāk tā kā pie mūsu piemītu dabas. Un kāds arī izbradājis un izdīņājis visu šeit. Ko? Kāds izbradājis? Manu piemīts pļaut? Un manu jauno zālāju? Un manu vēsu čupiņu, bet tur bija tādi kāpuri. Tā kā mamuta kāja. Nu labi, tie labi. Bet ne tik tie kā valdes šaubēs, ja tu plīts. Nē, tā kā mamuta šādi kā. Tādi kāpuri? Tādi tik lieli? Ēdiens šodien nebūs. Man tie kāpuri būtu ļoti.
Drazu čupu, un viss tak skaidrs. Vārna zaļā un vārna melnā. Čekīne pieligas drazu čupa. Viņas to izdarīja un kārtīgi pieligās. Nelietis! Pazanķes, es viņam parādīšu, kur vēļas dziemo. Lai tik parādās šeit. Bet, kas tā ir pa zīmi? Kas to izlec? Tā taču ir iečupošanās. Mums ar savu ārkārtisko dzīves uztveru esam galīgi ierosējuši. Kurš skuķi? Nezēmu mums te. Ejam tālāk. Ja jau tev kāpuru nav, tad es aiziešu kaut ko mums nometīt. Katrā ziņā vairāk par kāpuriem jau tur būs. Ha, lielais mednieks. Un tā atkal ģimene turpināja savu ceļu. Viņi gāja un gāja un gāja, līdz brīdim, kad... Stop! Sastīt! Beidz! Ko tu visu laiku atpalies no ierindas? Kas tev tur seko, pa mūsu ceļu jau noieto? Man likās, ka tur kāds ir, bet tur neviena nav, mēs varam iet tālāk. Man Bet- likās, ka tur kāds ir, bet tur vajadzēja kādam būt, bet neviena atkal nav. Beidz runā! Kas tur ir? Jā, kas tev ir? Jā! Tas un ir viņš! Viņš man saka, vai jūs redzat, cilvēks, kurš bija? Es dzirdu viņa skaņīgo balstību, viņa vītarošanu un čivināšanu, un viņš ir zils, ka es varētu tagad noģīt. Beidz tādīties! Atpakaļ ierindā! Ejam tālāk! Cilvēks pulteņš! Tu tas bija ēdams, mammu? Tas mierā. Un tā atkal ģimene turpināja savu ceļu. Viņi gāja un gāja un gāja, līdz brīdim, kad nonāca pie savas migas, kur māte steidzās atdzīvināt dziestošo uguni, bet tēvs slepni kā varonīgs lācis nosēdās pie ugunskura. Abi bērni tāpat kā tēvs apsēdās kā akmeņi pie uguns, kur vienīgi māte rosījās. Un tad tēvs... Nu, sievas, kas šovakar vakariņās? Un man atkal ir jādomā, ko gatavot. Tu domā, ja vienreiz noķēri to mazo ienaktiņu, tais varonis, viņš šeit bija tik maziņš, ka pat nebija ko iegusties. Ko par mazu medījums? Mans medījums ir tik leģendārs, ka uz visām malu sienām viņi ir sazīmēti. Sieva, es gribu ēst, un mans vārds ir likums tev. Kā tik es šo mietu tev atkal neparādu. Kuram ir likums? Viens, otrs viens! Man ir 2 mieti! Man ir 2 rokas, 2 kājas, un tagad 2 mieti! 2 plus 2 plus 2 ir 6! Kāpuram ir 6 kājas! Mammu, es esmu kāpurīš! Mamma, beidziet tur strīdēties, paskaties labāk par Dantu, es tev atkal sūdu. Man ir jauns sekotājs. Ai, jūs nomierināties, es atradus, ka man māsa raksta. Bet, tā man teica, ka tev esat izsūtījis dāvanu jau pirms pusgada, un drīz būšu atklāt. Man? Dāvanu? Kad? Man arī būs dāvana. Varbūt kaut kas tik ļoti garšīgs. Mums būs ciemiņi. Viņi to pateica man tur augšā, kamēr jūs te ārījāties. Jā. Tava māte būs ciemos. Nē, man māte nebūs ciemos. Par laimi tev, nē. Būs Estes dēls Feris un meita Zeta. Viņi būs izsalkuši no garā ceļa. Jāaiziet man pamedīt vairāk ēdiena. Paņem arī pupu līdz, lai mācās, lai medīt mācās. Jā, aiziešu tev nomedīt šo pupu, jā. Nāc, dēls. Parādīšu, kā īsti vīri medīt. Un tā viņi abi ģimenes vīrieši aizgāja medībās, bet kori savas sievietes
palika migā un rosījās ap ugunskuru, gaidot ciemiņus. Vienīgi Bebe sāka uzvesties savādi, bet no mātes to slēpa. Kur man spēlēt sāndīka? Jā vai nē? Māmu, Jā. nu tie dārzenīši jau jā. Bet kaut ko garšīgi arī gribēsies. Negrib salasīt odziņas? Nu arī. Nu tāds patīk kā brālis, tik ēst un ēst. Bet brālim jau arī garšos. Nu labi. Un tā mazliet samulsuši abi apsēdās smilšu kastē. Kaimiņš graciozi uzzīmēja spēles laukumu, bet Bebe pietīkusi mulsu blakus kaimiņam. Un tad abi sāka spēlēt Sandy Crash. Bet pirmā. Tik laipni. Bet es jau nemaz nezinu, kur jāmet. Šitē. Tur. Un tuvāk uzvarai. Bebe, kur tu esi? Kur tu esi? Meita! Tu zini, kā es biju noraizējusies? Tāda bezatbildība, vienkārši kauns un negods. Ja tu būtu kaut kāds zubenzobu tīģeris, paņēmis otrādi, notrāvis un aiziesis, ko tad? Nekas jau tāds nenotika. Ja nu viņš būtu tev iesis ar dūmu pa galvu un aiziesis uz alu plecēt, ko tad? Tad jau nemaz tik slikti nebūtu. Tīnies mārās visi prom! Un tu! Lai tu pazustu vienreiz! Neko lielāk, jo no tevis es nevarēju sagaidīt. Vienmēram nav nozīmes. Nozīme ir izsalkumā. Tā es sieva atrāda. Un tā ģimene pēc lieliem notikumiem apsēdās ap ugunskuru. Gori savu pratu uzņem ciemiņus un svinēt svētkus. Māte rosījās ap ugunskuru, gatavojot mīlestību. Tikmēr tēvs, lepns kā ērglis, sēdēja savā turonī. Bērni, kā jau bērni, darīja neko. Un tad pēkšņi visi sadzirdēja troksni tuvojamies migai. Troksnis ar vienu pieņēmās spēkā. Krūmi brakšķēja, putni beidza dziedāt, un tad pēkšņi no dziļa meža. Stop! Sastīvi! Tēlos miruši. Mīļais, tu vari vienreiz izbeigt ar savu instinktu visus nogalināt, kas kustās un nekustās? Man jau pietiek, es taču tev teicu, ka mums būs ciemiņi. Bebei taču šodien dzimšanas diena. What? Jā. Dzimšanas diena? Nu, gan man spēja pārsteigt, ne? Mēs taču vienu dienu pie tās aprakstītās salas tur skaitījām, ka šodien ir tā diena. Jā, man dzimšanas diena, man tāpēc man dzimšanas diena. Hei! Gori savu! Sen neredzētie rādi! Hei, bebe! Nu, vai kā ceļā? Man jau māsa rakstīja, ka būšu ciemā. Nu jā, viņi jau man izsūtīja pirms pusgada, lai nāk pie jums. Un pat ceļā no apciemoja zaļā mitrāja rads. Pielikt man pilnu mājas ar dāvanām Bebe no visiem radiem. Nu, ceļš bija kā ceļš. Redzēju, tur apakaļ nedaudz pāris liels mamuts. Izskatījās vārā nobarojušies. Vajadzētu organizēt medības. Pēkļi, es taču jāapsveic bērni. Es tik ilgi viņai gatavoju savu mežonīgo dāvanu, es gribu uzdāvināt.
Nu, labi. Ne jau tev tās dāvanas būs. Man. Tā, no tantes puķa pušķis. No veco mammas buča. No veco mammas buča. No mitrāļa radiem. Kāpuriņi tāli arī garšos. Bet no manis pulkains radījums. No manis grots ar ierūgušām ogām, lai labi iegriež valstīs. Man ir tik daudz dāvaniņu uz manis, un man tik daudz rādu un draugu, un visiem patīk mana dzimšanas diena, ka man silts profils. Nu, vecais, ko tu skaties? Tāda, kas ir stilīgi. Jā. Man meitene beidzot ir skaista. Jā, dažas tās dāvanas varētu būt tīkoši. Mēs taču varētu uztaisīt dienu kopēji. Ja reiz visi šeit kopā esam sanāk, aizies un mājās, ka kāda atrādīsim savējiem. Kas zina, kad jūs atnāksiet pie mums ciemos? Jā, Ko? Labi, tas būtu. Jā. Bebe? Neko es neesmu ko. tu tā tiešām domā? Māja, mums vajag nopirkt, jo es esmu te tik smuka un vissmukākā, un man ir dzimšanas diena, un mums vajag kopīgi līdināšana šeit. Un tā nu ģimenē radījums sāka stumties cits citam tūmā. Cits mīļāk, cits mazāk mīļi. Cits centās ātri piepucēt, lai vajag tīri. Cits centās izvairīties. Bet nu kā tur bijis vai nē, kopmirklis tapa. Tā bija mana vislabākā dzimšanas diena ar vislabāko kopmirklī. Beigas!